Sākās tas stāsts ar izdegšanu. Tev ir liela pieredze par jēgu. Par jēgu. Nē, bet, bet tas nogrieziens uz tās zemeslodes, viņš beidzās. Pati realitāte mums saka priekšā, ka viens no cilvēka dzīves jēga, ja tā jautājumi, ir realizēt savu potenciālu. Tas ir viens. Otrs, vēl viens ļoti specifisks veids, kā mēs eksistējam. Mēs piedzimstam un nomirstam. Bet mēs spējam uztaisīt bērnus pēc sevis, kas paliks. Bet arī viņi vienā brīdī nomirs, un aiz viņiem paliks nākamie bērni. Es atstāju reāli ietekmi uz dzīvi, uz citu cilvēku dzīvēm, uz pasauli kopumā. Šie ir divi lielumi, kurus nevar apstrīdēt ne no vienas pozīcijas. Ja? Līdz ar to tur arī droši vien tā jēga ir jāmeklē. Sākās tas stāsts ar izdegšanu. Okay. Un izdegšana gluži tā līdzīgi kā varbūt dažādi tādi lieli smagi notikumi dzīvēs, slimībās, nāves un kaut kādas tur šķiršanās un tā tālāk. Viņas jau rada kaut kādas lielas pārdomas par visu, par daudz ko. Es nezinu, vai visiem, bet man viņas tas rada. Jā, noteikti, protams. un attiecīgi arī pie visām pārējām pārdomām arī par dzīves jēgu. Par dzīvi un tā dzīves jēga tā kā labi sasaucās ar tā mana kanāla kopējo to koncepciju par ikigai, kas ir dzīves jēga. Lielam, un šitajā gadījumā es gribēju ar tevi parunāt. Tev ir liela pieredze par jēgu. Par jēgu. Nē, bet arī droši vien, jā, bet šoreiz varbūt parunāt par to domu, par to dzīves noslēgumu, par to. Es saprotu, ka dažādās mācībās, dažādās reliģijās ir runa par dzīvi kā vektoru, kur ir nosacīta kaut kāds sākums un viņi kaut kad turpinās. Jā, bet, vektoram beigu nav. Jā. Tas nav nogrieznis. Jā. Tā ir, bet tas dzīves ceļš šeit uz tās zilās bombas, kur lido 3000 km kā tur bija 3000 sekundē, ne 30 sekundē, 30 km sekundē. Viņai ir uz tās bombas, tam periodam ir kaut kāds, viņš ir nogrieznis, viņš kaut kad sākās, kaut kad beidzās. Jā. Lai kā mēs skatītos uz to, kas notiek pēc tam, kurš kam pieslienās kādai domai, bet tas nogrieznis uz tās zemeslodes, viņš beidzās. Un tad, kad ir kaut kādas tādas lielas tādas pārdomas par šo tēmu, tad tas ar vienu tā diezgan skaudri atgādina par to, ka par to jāpadomā. Un tad secīgi ir tā nākamā doma ir par to jēgu, par dzīves jēgu kā tādu, jo nonākot kaut kādā kritiskajā punktā, man personīgi radās tāda, man tas bija tāds bišķi trieciens, un kas tālāk, un kam es vispār esmu vajadzīgs, un vai es vispār esmu vajadzīgs, jo tā izdegšanā, beidzās darbs, beidzās tāda apkārtējo tā sabiedrība, kurā es tur gozējos, un tad sapratu, ka es tā īsti nevienam vajadzīgs neesmu. Un tad secīgi nākošā doma bija,
vai es pats sev esmu vajadzīgs. Nu, tas ir tā doma, ka cilvēki bieži vien aizejot pensijā, viņš ir nostrādājis, viņš ir skrējis, darījis kaut kādus darbus profesionālajā jomā, un tad viņš pēkšņi bļukts, un viņš ir mājās, un kas tālāk? Un tagad iestājās tā leputrija, apsolītā pensija, 65 gadi, un tālāk patiesībā izrādās, ka te iekšā ir tukšums, jo nekā jau nav. Viss ir atlikts uz pēc tam. Visa dzīve, pabeigšu tur skolu, un pēc tam apprecēšos, un pēc tam būs bērni, un tad jau uzbūvēšu māju, un tad iekopšu dārziņu vai aiziešu pensijā, un tad kad pienāk tas, un tad ir, man šķiet, ka daudziem ir liels tukšums. Iekšā vienkārši nekā nav. Mīļie cilvēki, ar kuriem vajadzēja kopt attiecības, ir vai nu prom, vai tā vai citādi prom, vai attiecības ir izjukušas, darbs ir beidzies, es esmu pensijā un īsti vajadzīgs nevienam vairs neesmu, un sabiedrība arī. Tas varbūt kādreiz iesmēja, bet ir tāda reizēm sajūta, jā, ka arī valstī ir tie pensionāri nav šausmīgi izdevīgi, jā, ka labāk viņi beidz tās darba gaitas, un viņi vairs nav jau. Un ar šitādām te domām es nonācu tajā savā izdegšanā. Un tad es tā iedomājos, varbūt tu bieži vien esi klāt cilvēkiem tais brīžos, kad viņi varbūt taisās uz nākamo dzīvi, kā kurš, es nezinu, kā tu skaties, kā tu sauc tās lietas, bet tad, kad ir, varbūt kāda pēdējā saruna ar garīdznieku, varbūt, un droši vien, ka tu esi arī samērā bieži izvadījis arī cilvēkus, un tās ir kaut kādas tādas lietas, kas, negribi rada pārdomas un kaut kādu, tādu ļoti specifisku pieredzi. Labi, tu esi iedevis ļoti plašu ievadu, iezīmējis ļoti plašas tēmas. Kas ir jautājums? Par to nožēlu. Kāpēc es nedarīju agrāk lietas, kuras es atliku? Kāpēc es tās lietas, ja, kuras vajadzēja darīt agrāk? Mīlēt, priecāties, dzīvot priekš sevis. Skaidrs, ka cilvēku reakcija tuvojoties dzīves noslēgumam ir ļoti dažāda. Un tā reakcija, jeb tās pārdomas, ir atkarīgas tieši no tā paša nogriežņa. Kā viņš ir izdzīvots, tas pats nogrieznis, lielākā šī nogriežņa daļa. Ja tā dzīve ir bijusi neapzināta, fokusēta uz darbu, kā tu teici, tad beigās ir atskārsme, ka viss cits ir palaists garām. Un, protams, ka tajā brīdī ir kaut kāda nožēla, vai nereti ir kaut kādas dusmas, vai ir kaut kāda kaulēšanās. Cilvēku reakcijas ir ārkārtīgi dažādas. Ir cilvēki, kas varbūt ir nodzīvojuši pietiekami garu mūžu un kuri gaida, kad beidzot tas noslēgums pienāks, jo viņš ir piekuss, viņš tik daudz ir ko redzējis, piedzīvojis un tik daudz, kam izgājis cauri, ka viņš gandrīz vai ilgojās. Kad tad tas, zini, ka tā kā gara darba diena ir aiz muguras, tu esi noskrējies, tu beidzot gribi iekrist gultā un vienkārši aizmigt, ja? Ļoti arī tādā veidā cilvēki mēdz uz to reaģēt. Un kādiem savukārt ir tāda pateicības izjūta par to, ko viņi tur ir redzējuši tajā dzīvē un ko viņi ir piedzīvojuši. Un citi, kā saka, vēl atvēl pēdējos brīžus, lai lamātu radiniekus un pasauli un visu pārējo. Tās reakcijas ir ārkārtīgi dažādas. Tik cik cilvēku, tik reakcijas, bet tur ir tieša korelācija starp to,
kā ir nodzīvota dzīves lielākā daļa no tā, kā cilvēks uzvedās vai kā viņš reaģē. Nu, ja vien viņš ir pie veselā saprāta, kā viņš reaģē dzīves noslēgumā. Līdz ar to es gandrīz vai gribētu sacīt, ka tas jautājums nav tik daudz par pašu dzīves noslēgumu, kā jautājums ir par to, ko mēs esam ar savu dzīvi darījuši līdz šim. Jo arī, labi, tagad mēs ar tevi sēžam tādā noteiktā vecumā, kas ir tā kā, nav vairs gluži 18, nav vairs tāds mazliet tā, kā saka, ar vienu kāju pāri pusei un tā. Bet es domāju, arī mums joprojām nav par vēlu izvērtēt to līdzšinējo gājumu un saprast, ka neatkarīgi no tā, vai man būs atlikusi vēl viena diena, vai 1 gads, vai 10 gadi, vai 20 gadi, vai 30, neatkarīgi no tā, es pat arī vēl šajā brīdī varu kaut kā citādāk sākt domāt par dzīvi, par savu ikdienu, par to, kā es izjūtu šo dzīvi. Ir tāds pastāstiņš no luteriskās pasaules, ka Mārtiņam Luteram, tātad 16. gadsimta reformātoram, esot jautājuši, ja rītdien pienākt pasaules gals, ko tad jūs darītu? Un viņš esot atbildējis, es iestādītu ābelīti. Ja? Tā, ar tādu cerīgu skatu nākotnē, ka neatkarīgi no tā, kas notiek rīt, ir svarīgi, ko es daru šodien. Ar kādu attieksmi es nodzīvoju šodienu. Neatkarīgi no tā, kad tā rītdiena pienāks. Ja? Un es domāju, tā ir tā lieta, kuru mēs vienā brīdī apjēdzam. Un visbiežāk apjēdzam tieši caur tiem krīzes momentiem savā dzīvē. Jo kamēr mēs esam jauni, mums ir enerģija, mums ir spēks, mums ir enerģijas pārpalikums, mēs varam naktis negulēt, ballēties, darīt visu, ko nākamā rītā esam augšā, skrienam uz darbu un skrienam varbūt pa 2-3 darbiem un problēmas, nekas, es varu izturēt tur kaut kas, tur es varu paciesties, bet jo tuvāk dzīves otrai pusē un pēc tam pāri vēl, jo vienkārši tas iekšējais enerģijas līmenis krītās, un tu saproti, ka tu vairs nevari ignorēt savu ķermeni, tu nevari vairs ignorēt savas problēmas, savu veselību, tu nevari ignorēt nesakārtotās lietas, attiecības vai biznesu vai vēl kaut ko. Un vienā brīdī tu ļoti nopietni sāc tā kā aizdomāties un izvērtēt, vai es varu atļauties tikpat bez nevis bezatbildīgi, bet tikpat tā virspusēji skriet, kā es esmu skrējis līdz šim. Vienā brīdī tu saproti, nē, es gribu mazliet tad ar lielāku klātbūtni, ar lielāku sapratni, ar lielāku izpratni. Un tad lūk paverās, kas tad ir tā mana izpratne? Kas tad ir alternatīvas? No kā tad es varu tagad izvēlēties? Kā tad es gribu uz to dzīvi skatīties? Ja? Tad tur jau vaidieniņi. Tur ir reliģijas nāk ar saviem piedāvājumiem, filozofiskās sistēmas nāk ar piedāvājumiem, kaimiņš varbūt tev iesaka kaut ko labu un vērtīgi, vai ne? Vai kāds kolēģis, vai vienalga kas. Katram ir kaut kāds viedoklis par to. Ja tu jautā man, es, protams, arī esmu domājis, no vienas puses es varētu iedot tagad tādas varbūt klasiskās, reliģiskās, kristīgās vai varbūt specifiski pat luteriskās baznīcas kaut kādas standarta atbildes, bet man ir arī manas pārdomas, protams, un es esmu tā kādreiz domājis, pieņemsim, ka kaut kāds augstāks spēks eksistē. Neatkarīgi no mums, neatkarīgi no šīs pasaules, ir kaut kāds lielāks avots, kaut kāds lielāks konteksts, kurā viss šis ir. Bībele to sauc par Dievu, par radītāju, varam saukt par augstāko spēku, kosmisko saprātu, vienalga, kā mēs to saucam. Tātad
ir kaut kāds avots, no kā šis viss ir veidojies, cēlies, parādījies. Bet šim visam, kas eksistē, ir ļoti konkrēta forma, ļoti konkrēta izpausme. Zāle ir zaļa, debesis ir zilas, saule spīd, silda, mēs baudām vasaru, un arī mēs cilvēki eksistējam ļoti konkrētā formā. Proti, mēs piedzimstam kā zīdaiņi, kā nevarīgi, mēs piedzimstam kā potenciāls. Un tagad kādam no tiem, kas jau ir priekšā, viņam tagad tas zīdainis ir jāpaņem un par to potenciālu jāparūpējās. Viņam ir jāparūpējās tik tālu, kamēr tas cilvēks izaug tik pietiekami liels, ka viņš pats var sākt par sevi rūpēties, vai ne? Un mēs esam potenciāls. Un visu dzīvi, kamēr mēs vien šo nogrieznīti dzīvojam, mēs nepārtraukti varam attīstīt savu potenciālu. Nevienā brīdī neviens nevar pateikt, vai tavs potenciāls jau beidzies, tur vairs nekas nebūs. Nē, kamēr vien mēs elpojam, mēs varam realizēt kaut ko no savu potenciālu. Un es teiktu, ka tas ir viens leģitīms veids, kā skatīties uz dzīves jēgu. Viens no veidiem. Manas dzīves jēga ir realizēt manī ielikto potenciālu. Es viņu varu realizēt un kļūt par zinātnieku. Es viņu varu realizēt, kļūt par sportistu. Es viņu varu realizēt, kļūt par mākslinieku. Ja es esmu ļoti apdāvināts, es varu vienlaikus būt zinātnieks, mākslinieks un sportists. Ja? Varbūt man ir ļoti šaura niša, kurā es varbūt attīstu savas prasmes. Varbūt es esmu kaut kāds darbonis un spēju darboties entās jomās. Bet jebkurā gadījumā pati realitāte mums saka priekšā, ka viens no cilvēka dzīves mērķiem vai uzdevumiem vai jēga, ja tā jautājumi, ir realizēt savu potenciālu. Tas ir viens. Otrs, vēl viens ļoti specifisks veids, kā mēs eksistējam. Mēs piedzimstam un nomirstam. Bet mēs spējam uztaisīt bērnus pēc sevis, kas paliks. Bet arī viņi vienā brīdī nomirs, un aiz viņiem paliks nākamie bērni. Un atkal pati realitāte saka priekšā, ka kaut kādu iemeslu dēļ cilvēks ienāk šai pasaulē, viņš realizē savu potenciālu, viņš atstāja kaut kādu ietekmi uz šo pasauli. Ne? Mēs sēžam šeit, šajā skaistajā lauku sētā, kādu paudzi vai pāris atpakaļ, šeit izskatījās krietni citādāk. Te bija citi cilvēki, te bija citi apstākļi, tad atnāc tu un nolēma iekārtot šo tieši šādi. Varbūt tavi bērni pēc tevis izdomās kaut ko citu, bet šis ir tāds ļoti mikroskopisks piemērs. Bet šādā veidā cilvēks iekārto šo pasauli. Viņš piedalās pie šīs pasaules veidošanas, ietekmēšanas, pārmainīšanas. Un es mēdzu sacīt, ka nav spēcīgāka pārmaiņu instrumentu šajā pasaulē kā cilvēks. Cilvēks ir vienīgais no radījumiem, kurš spēj tik lielā mērā ietekmēt šo pasauli. Bet tas, ka mēs nodzīvojam relatīvi īsu periodu, attīstam savu potenciālu, varam atstāt ietekmi uz šo pasauli, turklāt ietekmi gan uz labu, gan uz ļaunu. Ja? Mēs varam radīt kaut ko skaistu, mēs varam izgudrot kaut ko jēdzīgu, un mēs varam kaut ko uzspridzināt, un mēs varam kaut ko sapostīt, un mēs varam kaut ko ārprātīgi izdarīt. Tā ir baigā atbildība, kas ir cilvēkam. Ja? Tāpēc es saku, viņš ir ļoti jaudīgs pārmaiņu potenciāls. Es tādā veidā šobrīd, vismaz savas dzīves šajā stadijā, kādu laiku jau, es tā skatos uz to, ko varētu aprakstīt par cilvēka dzīves jēgu, ka man ir iespēja piedalīties šīs pasaules veidošanā, un es vēl neredzu
man vēl pat īsti varbūt nav nojausma, kā tad tas mans atnestais ķieģelītis, kā tad viņš izskatīsies tajā lielajā kompozīcijā. Ja? Vai atkal, ja mēs gribam citu analoģiju, man patīk analoģija ar vitrāžu, ar stikla gabaliņiem, krāsainiem, vai ne? Mums kādreiz liekas, tā mana dzīve, tagad tur tādas problēmas, šitādas problēmas, tādas problēmas, tas viss ir slikti, tas viss ir briesmīgi. Bet, kad tu kādreiz paskaties kādas lielas, skaistas vitrāžas, tur taču, lai dabūtu to efektu, tur taču tiek izmantot visdažādākie stikliņi. Gan tumši, gan gaiši, gan melni, gan balti, gan vairāk caurspīdīgi, gan mazāk caurspīdīgi, tādā krāsā, šādā krāsā. Un patiesībā arī visa mana dzīve ir tāda viena liela vitrāža, kurā es varbūt šobrīd darbojos pie šī segmenta, un man neskapēc tiek doti tie melnie stikliņi tikai, ja? Un es čortojos un lādos un esmu izmisumā, kāpēc, priekš kam? Bet tikai tad, kad es būšu ielicis to pēdējo stikliņu, ja? Tikai tad, tu varēsi sākt redzēt apmēram to kompozīciju. Un ja tādā globālā mērogā raugās, tad, skaties, mēs cilvēce dzīvo, jau, teiksim, tādā apzinātā vēsture kaut kādu tur, 5-7 tūkstoši gadi, ja? Bet tāda neapzinātā cilvēces vēsture jau ir 100 tūkstošiem gadu. Kā tas viss beigās, uz kurieni, kā tas izskatīsies, kāda būs tā katedrāle, kad viņa būs pabeigta. Mēs to neredzam, mēs to nezinām, bet lūk, tad, teiksim, kaut kāds reliģiskais skatījums saka, tur aiz visu šīs realitātes, tur ir viens, kas skatās uz to visu, ja? Un viens, kurš beigās redzēs to kopainu, un, varbūt arī mums, kā saka, būs dots uzmest aci vēl tam visam, ko mēs tur esam sataisījuši, ja? Tādas manas pārdomas. Izklausās ļoti tā, varbūt pat romantiski. Es nevajag romantiski, bet man liekas, ka diezgan realistiski. Tādā nozīmē, ka es nefantazēju. Es izēju no realitātes, ka mēs esam potenciāls, un mums viņš ir jātīsta, un no manis paša ir atkarīgs, cik es to... labi, tur ir... Mani vecāki ir ietekmējuši mana vide, kurā es esmu dzīvojis, sabiedriski politiskie procesi, režīms vai iekārta, kādā es esmu audzis. Bet, principā, no manis paša arī lielā mērā ir atkarīgs, vai ne? Tad man ir potenciāls. Un otrs, ka es atstāju reāli ietekmi uz dzīvi, uz citu cilvēku dzīvēm, uz pasauli kopumā. Šie ir divi lielumi, kurus nevar apstrīdēt ne no vienas pozīcijas. Ja? Līdz ar to tur arī droši vien tā jēga ir jāmeklē. Jāsaka, paldies tev par lielisko iedvesmojošo sarunu. Mēs ar Kasparu Simonoviču no Elizeja. Paldies, ka skatījāties, un satiksimies nākamajā video. Paldies. Es varbūt provocēju tagad, bet ja es apzinos to, ka ir tam nogrieznim gals, varbūt, ka tieši tas man palīdz vieglāk panest tās grūtības. Arī. Nevis tas, ka man sola pēc tam tos labumus. Tas līdzīgi kā ar to aiziešanu pensijā. Tu tagad strādā krāji, aizies pensijā, dzīvos cepuru kuldams, aiziet pensijā un pēc nedēļas nomirst. Jā, bet tas nav viens otram pretī. Tā nav pretruna. Abi šie viedokļi var pastāvēt paralēli. Respektīvi, mani var iedrošināt doma, ka ciešanām ir gals, respektīvi visam ir gals, jebkuras ciešanas reiz beigsies, kaut vai ar manu nāvi, ja es esmu nomiris. Vai, dieniņ, tu dzirdēji, viņš nomira. Vai cik žēl. Vēl bija jauns cilvēks, ja? Ko ēdīsim vakariņās, ja? Respektīvi, absolūti lielākai daļai cilvēku, izņemot dažus, varbūt cilvēkus, būs pilnīgi vienalga. Pilnīgi vienalga.
Ja? Bet ko nozīmē būt par cilvēku, to viņš kopē no pieaugušajiem. Ja bērnu atstātu bez pieaugušajiem tikai ar dzīvniekiem, viņš neizaugtu par cilvēku.